Sveiciens! Prieks tevi redzēt atkal uz paklājiņa, lai kopīgi pajogotu. Šodien mūs sagaida 15 minūšu joga, visi ķermeņa labsajūtai un mieram. Darbosimies tikai un vienīgi uz paklājiņa, sēdus, stupus, guļus, līdz ar to pavisam mierīgi un prātīgi izkustēsimies, līdz ko esi gatavs apsēdies sev ērtā pozīcijā, vai tas ir ar sakrustotām kājām sev priekšā, vai tas ir tupot uz ceļiem. Zem sevis var palikt kādu plediņu spilvenu, lai ir mīkstāk un ērtāk. Kad esi izvēlējies sev patīkamāko opciju, aizvērsim acis, ielpā pastiepjam muguru uz augšu, aiz pakauša un izelpā nolaižas pleci un atbrīvojas kājas. Plaukstas varam pavērt uz augšu, savienojot īkšķi ar rādītāju pirkstu, veidojot čin mudru. Mudru mums palīdz noskaņoties, palīdz saglabāt koncentrēšanos un vērst uzmanību uz sevi, uz savām sajūtām. Ar nākamo ielpu mugura pastiepjas vēl taisnāk aiz pakauša, zods nedaudz pievelkas, krūškurvis paceļas uz augšu uz priekšu, lāpstiņas un pleci nolaižas. Un ar nākamo izelpu atslābinās elkoņi, ceļi. Nākamo ielpu viržam uz vēderi, kā piepūst to kā balonu. Un izelpā vēders sāpok līdz pat mugurkaulam. Turpinam šādi elpot, piepūšot balonu, taču izelpu mēģinot taisīt lēnāku. Ar nākamo elpu atvērsim acis un apsēdīsimies savā paklājiņa centrā ar sakrustotām kājām sev priekšā. Tagad pastiepsimies ielpā uz augšu un izelpā sagriezīsimies uz kreiso pusi. Labo roku liekot uz kreisā ceļa un kreiso roku liekot aiz muguras. Skatu vēršam uz aizmuguri, muguru uz augšu un sevi šeit noturam. Nākamā ielpa centrs, rokas augšā un izelpa uz otru pusi. Tagad kreisā roka ir uz labā ceļa, labā roka ir aiz muguras un skatu vēršam uz aizmuguri. Ar nākamo ielpu atkal ceļamies centrā ar rokām taisnām. Izelpā atkal liecamies. Taču tagad mēs kreiso roku lieksim pāri savai ausī, tiecoties pie labā ceļa. Izstiepjam visu ķermeņa sānu, noturam sevi, it kā aiz pirkstu galiem mūs kāds pavilktu uz augšu. Ar nākamo ielpu atgriežamies savērpē un ar nākamo ielpu atgriežamies centrā. Ar izelpu savērpjamies uz otru pusi, uz labo pusi. Un tagad labā roka lieksies pāri ausī, tiecoties pie kreisā ceļa. Skatu vēršam uz augšu. Svarīgi, lai abi sēžas kauli ir pie paklājiņa. Un rokas pirksti tiecas uz augšu, uz priekšu. It kā mūs kāds vilktu aiz tiem pirkstiem. Taču lāpstiņas mēģinam novilkt uz leju, pataisot kaklu vēl garāku. Ar nākamo ielpu atgriežamies savērpē. Un ar nākamo ielpu atgriežamies centrā, rokas augšā un nolaižam gar sāniem. Tagad atbalstīsimies ar rokām aiz muguras un novietosim kājas
šādi uz paklājiņa. Svarīgi, lai plauktas ir zem pleciem, un visu svaru liksim uz pēdām un plaukstām, sasprindot visi ķermeņa aizmuguri. Ielpā pacelsim sēžu uz augšu, izstiepjot ķermeni, izelpā nolaižam. Ielpā atkal paceļam un izelpā nolaižam. Turpinam vēl 2 reizes, ielpā un izelpā lejā. Un tagad vēl viena ielpa un izelpa. Super! Apsēdīsimies atkal ar sakrustotām kājām sev priekšā, taču tagad samainam, kā mums bija sakrustotas kājas iepriekš. Mēs jau automātiski apsēžamies, kā mums ir ērti, tad samainam otrādāk. Pastiepsim rokas uz augšu. Un laižot lejā, izelpā sakrustojam rokas sev priekšā uz ceļiem. Taisīsim tādu kā sunim un kaķi, parādīšu no sāna, lai vieglāk redzētu. Ielpā krūškurvi izliecam uz priekšu un izelpā nopadojam muguru. Ielpā uz priekšu un izelpā apaļam muguru. Turpinam šo veikt vēl 3 reizes. Un pēdējā ielpa un izelpa. Ielpā atgriežamies taisna mugura. Atbrīvojam rokas, sagriežamies pret paklājiņa īso malu un pāriesim 4 āpus, liekot rokas sev priekšā. Un esam 4 āpus, varam aiziet uz paklājiņa beigām un apsēsties bērna pozā. Tātad pēdas īkšķi savienojas viens ar otru. Ceļi varbūt nedaudz paplasti tieši līdz ribām. Un rokas izplešas uz priekšu, pieri nolaižas uz paklājiņa. Izplešam tik tālu plaukstas pirkstus un it kā mēģinam pavilkt grīdu pie sevis. Dziļa ielpa tieši ribās, mēģinam tagad paplest ribas. Un izelpa savalkam ribas. Ielpa, ribas plašas. Un izelpa, ribas sašaurinās. Vēl 2 šādas elpas. Un izelpa. Ielpa. Un izelpa. Super! Ar nākamo ielpu celsimies 4 āpus. Izstiepsim kreiso kāju aiz muguras. Atstiepsim pēdu. Un šūposimies uz atpakaļu, izelpā, uz priekšu, ielpā. Uz atpakaļu, izelpa, uz priekšu, ielpa. Šeit svarīgi, lai izelpā mēs jūtam ikra muskulī iestiepumu. Ielpā mēs turam stingru korseti un mēs jūtam, kā viņa aktivizējas. Tātad muskuļi paliek aktīvi un sāk strādāt. Turpinam. Lieliski. Paliekam šādi uz sānu. Taisīsim tīģera pozu. Izelpā celi tuvināsim pierei. Ielpā kāju celsim augšā. Un skatu uz augšu. Izelpa pie sevis. Ielpa augšā. Izelpa un ielpa. Vēl vienu reizi izelpa un ielpa. Super, nolaižam kāju.
Tagad šo pašu kāju, kreiso kāju, izvirzam uz sānu. Un tad apsēžamies. Tagad veiksim dinamisku kustību. Ielpa uz priekšu, izelpa uz atpakaļ. Ielpa uz priekšu, izelpa atpakaļ. Vērojam, lai pleci ir stingri, kakls ir garš. Un izelpā paliekam. Un ļaujamies šai stiepšanās sajūtai. Rokas varbūt arī saliekt salkoņos un pieri atslābināt uz paklaiņa vai rokām. Šeit mēs atkal lieliski varam vērot savu elpu, sajust, kā vēders piepūšas un saplok tieši virs kājas. Un elpojam dziļi, prātīgi, rāmi, nomierinot savu sirdsdarbību. Ar nākamo ieelpu celsimies augšā uz taisnām rokām un piecelsimies augšā šādi. Tagad parādīšu no sāna. Mēs esam šādi augšā. Nolieksimies uz sāna un pastiepsim roku. Tagad mēs pastiepjam kāju un roku uz sānu. Ielpa, centrs, izelpa, pastiepjamies. Ielpa, roka augšā, kāja atpakaļ. Izelpa, pastiepjamies. Ielpa un izelpa. Vēl pēdējā. Ielpa, izelpa, ielpa, centrs un atgriežamies četrāpus. Apsēdīsimies bērnu pozā. Šoreiz varam bērnu pozu izvēlēties ar rokām gar sāniem. Pieri atslābinam pie paklaiņa. Ar nākamo ieelpu celsimies četrāpus un izstiepsim savu labo kāju taisnu aiz muguras un veiksim pulsējošo kustību uz aizmuguri. Izelpa, ielpa uz priekšu. Izelpā jūtam ikra muskuli un ielpā stingra korsete. Izelpa un ielpa. Turpinam. Ielpa. Vēl vienu reizi izelpa un ielpa. Atgriezīsimies centrā. Veiksim tīģera pozu, izelpā tuvinot celi pie pieres un ielpā kāja un skats uz augšu. Izelpa un ielpa. Svarīgi, lai plaukstas ir stingras, it kā mēģinātu atgrūsties no paklaiņa. Pēdējā izelpa un ielpa. Atgriežamies centrā četrāpus. Tagad kāju atkal izliksim uz sānu. Tā ir labā kāja. Un veiksim dinamisko kustību uz atpakaļ un priekšu. Izelpa, apsēžamies. Ielpa, paceļamies. Izelpa un ielpa. Un uz nākamo izelpu paliksim apsēdušies un varam saliekt rokas un galvu atbalstīt pret plaukstā vai paklaiņa. Vērojam savu elpu tieši vēdera un ribas rajonā un ļaujamies stiepšanās sajūtai kājā.
Ielpā. Atgriezīsimies sēžus ar taisnu muguru, taču pacelsimies augšā. Tagad nolaidīsim kreiso roku uz paklājiņa. Svarīgi, lai plauksta ir zem pleca. Labā roka uz augšu. Izelpā tiecas labā roka uz sānu un labā kāja katru uz savu pusi. Ielpa panāk atpakaļ centrā. Izelpa un ielpa. Un ielpa. Turpinam. Izelpa un ielpa. Super. Un noejam atpakaļ četrāpus. No četrāpus pozīcijas aiziesim bērnu pozā. Iedomāsimies, ka mums zem deguna ir zirnītis, kuru mēs ripināsim pa paklājiņu, līdz mēs nonāksim guļus uz vēdera. Alkoņi var droši saliekties šajā procesā. Tad nolaižam galvu un ripinam, šļūcam ar degunu gar paklājiņu, līdz nonākam guļus. Šeit atbalstīsim plaukstus zem pleciem un alkoņi gar sāniem. Sasprindzināsim savas pēdas, kājas, sēžu un muguru. Ielpā stingras rokas, stingras kājas, paceļamies uz augšu, tik tālu, lai iegurnis vēl ir pie paklājiņa, un izelpā nolaižam. Vēl viena šāda ielpa un izelpa lejā. Tagad ar nākamo ielpu varēsim pacelties augstāk, taču paskatāmies uz savu kreiso papēdi. Ielpa un izelpa lejā. Nākamo ielpu uz labo pusi. Ielpa. Izelpa. Atkārtojam uz kreiso pusi. Un izelpa. Un vēlreiz uz labo pusi. Ielpa un izelpa. Super. Šeit atbalstamies pret rokām, ceļamies četrāpus. Un no četrāpus pozīcijas atkal bērnu poza. Varam izvēlēties ar rokām gar sāniem. Atslābinām kaklu, plaukstus. Un lēnām celsimies sēžus. Veiksim 3 ielpas, pastiepjot rokas uz augšu. Plaukstus savienojot kopā un izelpa nolaižot līdz sirdī. Šajā procesā acis varam aizvērt. Ielpa un izelpa. Vēl pēdējā ielpa un izelpa. Namaste. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ceru patika, jūties savādāk kā pirms tam. Un lai izdevusies turpmākā diena. Atā!